al termine degli interventi degli oratori. Grazie, la parola all'onorevole Karins. Paldies, priekšsēdētājs, godātie kolēģi. Mēs Eiropā izceļamies. Mēs izceļamies ar to, ka mēs esam lielākie energoimportētāji pasaulē. Vairāk nekā pusi mūsu enerģijas mēs iepērkam no ārpuses. Tas ir vairāk kā miljards eiro dienā, ko no mūsu naudas mēs maksājām citiem. Un kas ir mūsu lielākais piegādātājs? Mūsu lielākais piegādātājs gan ar naftas produktiem, gan ar gāzi ir Krievija. Bet ko dara Krievijas prezidents? Krievijas prezidents ne tikai karo pret Ukrainu, bet viņš faktiski karo pret visu mūsu vērtību sistēmu kopumā. Tātad mums ir mūsu milzīgā energoimporta atkarība jālauž. Un tas risinājums, manuprāt, ir šī te piedāvātā enerģijas savienība. Šis, manuprāt, ir ļoti labs plāns, kā kopumā mēs varam samazināt savu importu atkarību. Īpaši es gribu uzsvērt to, ka tieši izveidot starpsavienojumus starp dalībvalstīm, gan elektroenerģijas tīklojumos, gan gāzes tīklojumos, būs tas, kas atļaus dalībvalstīm laust savu atkarību no viena importēta avota, ļaus vairāk izmantot arī atjaunojamos energoresursus. Tātad, atbalstot šo enerģijas savienības izveidošanu, mēs samazināsim savu atkarību no importētās enerģijas, un mēs samazināsim to naudas daudzumu, ko mēs katru dienu maksājam Putina kungam, lai viņš veiktu karu faktiski pret mums visiem. Paldies par uzmanību. Onorevole Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut prezența dumneavoastră, domnule vicepreședinte Šefčovič, la așa scurt timp după adoptarea strategiei privind Uniunea Energetică. Uniunea Energetică trebuie să aibă ca element central o piață internă a energiei, eficientă, funcțională,